Labdien! Mani sauc Pēters Ūsiņš, es pārstāvu Latvijas energoefektivitātes asociāciju un uzņēmumu Mesa Latvija, kurš Latvijā kopš 2000. gada skaita siltumu un ūdeni daudzdzīvokļu mājās. Kāpēc jums vispār būtu jāklausās par siltuma maksas sadalītājiem? Aplūkosim, daudzdzīvokļu māju. Šobrīd praktiski visas sērija veida daudzdzīvokļu mājas celtās padomu gados ir aprīkotas ar viencaurules apkuras sistēmu. Tas nozīmē, ka siltums tiek saņemts secīgi pa stāvvadu, ir tātad stāvvadu, kur tiek piegādāts siltums. Viņi saņem viens pēc otra. Šis ir piemērs, tātad, kur siltums tiek sadalīts no augšas uz leju augšējās sadalas sistēma, ir arī apakšējās sadalas sistēmas, bet princips saglabājas tas pats, tātad siltums tiek saņemts secīgi. Vispirms viens lietotājs, tad nākamais un nākamais. Kopš uzcelšanas, kas ir darīts šajās mājās ar apkuri? Praktiski vairumā pilsētu ir nomainīti siltummezgli, ierīkoti moderni siltummezgli ar ārējo temperatūras sensoru, kurš mēra ārgaisa temperatūru, un apkuras sistēmas temperatūra namā tiek ieregulēta automātiski atkarībā no ārgaisa temperatūras. Otrs, kas ir darīts, tas ir dzīvokļu iekšienē. Iedzīvotāji pēc savām iespējām un ieskatiem un saprašanas uzlabo apkuras sistēmu. Tātad, lai uzlabotu savu dzīvokļu dizainu un komfortu, parasti tiek uzstādīti jauni radiatori. Šie radiatori parasti ir mazliet efektīvāki nekā iepriekšēji atkarībā no tā, kāda ir mājā vai šajā pilsētā kārtība noteikta, vai tas ir bijis saskaņots vai nē. Tiek piemērot dažādi izmēri. Dažos gadījumos viņi ir lūk pat 33. radiators, kaut kāda 15 kvadrātmetru istabā atrodams ir. Ir arī, diemžēl, šādi piemēri. Kas notiek rezultātā? Tātad, lūk, šeit mums saņem viens pēc otru siltumu, viens uzstāda radiatoru, kurš ir stipri efektīvāks. Viņam dzīvoklī salīdzinot ar visiem pārējiem, tā kā apkura tiek regulēta pēc kaut kāda vidējā mājā, viņam paliek stipri siltāks, piemēram, 26 grādi. Lai samazinātu temperatūru, pirmais acīm redzamais risinājums, pavērsim vaļā logu. Tā smuki uz augšējo ziemas vēdināšanu, un tā viņš laimīgs dzīvo, un viss ir ļoti labi. Tikai atverot vaļā logu, siltuma patēriņš viņam pieaug vēl ievērojami vairāk, un nākamajiem šeit vairs jau siltuma nepietiek. Viņi, protams, arī kaut kad maina radiators, maina logus, strādā, cenšas, darbojās, bet un šādi te šobrīd ir lielajās pilsētās ap 50 un 70% radiatoru nomainīti. Tā situācija ir diezgan bēdīga, ka gan uz viena stāvada, pirmie saņem, pēdējiem ir grūtāk, gan arī apkuras sistēma ir sabojāta. Un kas ir tas nepatīkamākais, ka maksā visi pilnīgi vienādi pēc apkurināmās platības. Gan tas, kurš patērē pusi vispār visu dzīvokļu siltumu uz šī stāvada, gan tas, kuram ir dzīvoklī varbūt 16-17 grādu. Ļoti populārs jautājums pēdējos gados ir, cilvēks grib uzstādīt savu dzīvoklī skaitītāju. Viņš zvana, vai es varu uzstādīt savu skaitītāju, maksāt par to, ko es esmu saņēmis un patērējis. Problēma ir, ka tā ir daudzdzīvokļu māja ar sarežģītu tomēr apkuras sistēmu, kas ir uzsvars uz vārdu sistēma. Tātad šī sistēma apsilda visu namu šos dzīvokļus kopumā, un ja mēs iedomājamies, ka šajā mazajā mājas modelītī šis ir viens dzīvoklis, tagad mums viņu vajadzētu nodalīt kaut kā savādāk. Lai uzstādītu vienam dzīvoklim siltuma skaitītāju, tas būtu līdzīgi kā dzīvokļi, kas ir ar gāzes katlu, piemēram, aprīkoti tuvākais pazīstamais risinājums. Tātad jaunas caurulītes, pa kurām tiek pievadītas siltuma radiatoriem, horizontāli pa dzīvokļu perimetru, un kaut kādā veidā ir jātiek līdz siltuma mazglam, aizvilkt jaunas caurules un kaut kur uzlikt siltuma skaitītāju. Tāds izskatītos teorētiski. Plus to vajadzētu saskaņot ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, uzprojektēt, izrēķināt metodiku, kā viņam tiktu aprēķināts siltums, ko viņš saņem pēc stāvadiem, kas vēl aizvienies caur viņu dzīvokli. Darbs ir ļoti sarežģīts, pareizi izdarīt, tas būtu ļoti, ļoti dārgi un nav arī diezko rekomendējami. Jo lielākā mājā tas būtu un izskatītos vēl trakāk kaut kur pa vidu. Tā kā tāda ir šobrīd situācija. Un kas ir interesanti, nav tā, ka visiem pietrūkst, ka namā pietrūkst siltuma. Vienkārši vienam ir par daudz un citiem ir par maz. Viņš tiek neefektīvi sadalīts un pēc tam par to nepareizi ir jāmaksā, jo maksā visi vienādi. Acīm redzami, risinājums varētu būt regulēšana. Pareizi efektīva regulēšana, tur, kur ir par daudz, tur vajadzētu samazināt. Viencaurules apkuras sistēmām ir speciāli termostatiskie vārti, kas tam ir piemēroti.
Tātad, lūk, šāds te Danfoss termostatiskais vārsts, ar kur var regulēt siltumu jau arī esošajā vecajā viensaurules sistēmā, uzstādot viņu siltķermeņa padevē. Un, lūk, visiem uzliekam regulātorus, un viss varētu būt skaisti un labi. Bet es jums gribu uzdot jautājumu, vai varētu varbūt pacelt kāds roku, kurš šorīt ir atstājis savu dzīvokli vai māju, kur neviens vairs nebija, un atstājis ieslēgts visas gaismas telpā, vai kāds ir, kurš neslēdz ārā gaismu? Kaut viens. Kurš vienkārši, lai deg. Nav pilnīgi neviena. Tas ir lieliski. Tātad mēs visi visdrīzāk šodien esam ietaupījuši 2 santīmus par katru istabu, kurā mēs atstājām gaismu, jo visdrīzāk vairums šobrīd lieto kompaktās energoefektīvās spuldzes, tātad, kas tērē 20 vatus, un uz 10 stundām pēc aktuālā tarifa aptuveni rēķinot, mēs ietaupām dienā, izslēdzot gaismu, aizejot uz darbu 2 santīmus. Tas ir fantastiski un ir vērts skraidīt un slēgt, īpaši tad, ja to dara vairākas reizes dienā, bet mums tas ir gēnos, man arī es atceros, ka es augu biju maziņš, vecmāmiņa, protams, visi jāslēdz ir ārā gaisma. Un cik daudz no jums ir samazinājuši temperatūru telpās, šodien atstājot kādas telpas, kuras neizmanto? Un kādi 5 aptuveni? Tas varētu būt kādi varbūt 7–8%. Iespējams, ka tie ir tātad turklāt tie, kas dzīvo privāti mājā ar savu gāzes katlu un saprot, kāpēc tas būtu jādara. No dzīvokļu īpašniekiem statistiku šobrīd nepētīsim, bet visdrīzāk, ka neviens. Nu, lūk, ja mēs aplūkojam radiatoru, no kā mēs saņemam siltumu, tad šis ir tāds tipisks izmērs, metru garš, 22. radiators, kurš pie tāda tipiskas pieticīgas apkuras temperatūras 50 padevē 40 atpakaļgaitā grādi, tas būtu tāds draudzīgs, godīgs skaitlis, pie 20 grādiem istabā, pēc tāda vidēja tarifa, kādi 30 santīmi dienā patērē. Tas skaitlis, protams, viņš nešķiet kosmisks 30 santīmi dienā, bet elektrību mēs visi izslēdzam dēļ 2 santīmiem. Šeit tā tad ir 30, tas ir mazliet vairāk. Tā viņš arī dzīvē izskatās. Šo es esmu pats fotografējis, tas ir Rīga, Ziepniekalnā 6 vakarā. Tātad visi vēl no darba nav mājās. Un gaisma deg tikai dažos logos, ir diezgan tumšs, un es saskaitīju tieši 25% logu spīd gaisma. Tātad visi pārējie ir izslēguši gaismu, viņi tās telpas šobrīd neizmanto. Ja mēs skatītos ja mēs varētu redzēt radiatorus, tad visi radiatori, tur viss, protams, kad kurinātos pa maksimumu un vēl būtu pavērti logi. Un tas ir izskaidrojams ar šo burvīgo iekārtu, elektrības skaitītājs. Mēs esam visi pieraduši, ka par elektrību ir jāmaksā katram par savu patēriņu, tāpēc mums jau ir gandrīz gēnos izslēgt gaismu, nedomājot ekonomisko pamatojumu, vai ir vērts šoreiz aiziet uz tām 20–30 minūtēm to izdarīt. Tātad, lai iedzīvotāji lietotu regulātorus, viņiem ir vajadzīgs skaitītājs, kas viensaurules apkuras sistēmā ar stāvvadiem būtu siltuma maksas sadalītājs jeb alokators. Ko dod apkuras regulēšana? Tātad ir pareizā gudrā teorija, 1 grāds 6–8% mainās izmaksas. Papildus ir jāņem vērā vēdināšana, jo ar gudru vai ar dumjiem vēdināšanas ieradumiem tur var vēl 70 vai 100% patiesībā mainīt izmaksām, ko daudzi varbūt neiedomājās. Un ir vispār zināms, ir daudz piemēru, tātad nami, kur tiek ierīkot regulātori un uzskaita, ietaupa 15–30% kopējām apkuras izmaksām, kas ir ļoti labi rezultāti pret to, kas tiek ieguldīts. Tā kā, manuprāt, tas būtu pamats, lai daudzdzīvokļu namā labi izmantot apkuri, tātad ir jādod iespēja regulēt. Pirmais, tas, protams, ir jāsāk nama pārvaldniekam siltummazglā, bet arī iedzīvotājiem un skaitīt, lai mainītu attieksmi un regulētu. Lai to sasniegtu, ir jāizdara 2 lietas. Par apkuras sistēmu tātad ir vai jāsavad kārtībā esošā viensaurules sistēma, vai jāuzbūvē jauna vertikāla 2 caurules, vai pat horizontāla 2 caurules sistēma. Un, kad ar apkurē ir regulātori uzstādīti, varam ķerties pie uzskaites. Siltuma maksas sadalītāji.
Tātad tas ir mērinstruments, ko uzstāda uz siltķermeņiem visos dzīvokļos mājā. Un apkurs izmaksas pēc tam tiek sadalītas proporcionāli jau šo mērinstrumentu rādījumiem. Tas nav nekas jauns, viņas izgudroja pagājušā gadsimta 20. gadu beigās. 1933. gadā Vācijā bija jau pār 30 000 alokatoru uzstādīti. Sākumā viņi bija mazliet savādāki, bet darbības ideja un princips īpaši nav mainījies. Šobrīd siltummaksas sadalītājs ir elektroniski iekārta, darbojas uz baterijas 10 gadus. Baterijas nomaiņa paredzēta nav, tātad arī kalpošanas ilgums ir 10 gadi. Bet patīkam, ka šos 10 gadus viņš nav jāverificē, piemēram, ik pēc 2 gadiem, kā plūsmas siltuma skaitītājs. Temperatūra tiek mērīta ar 2 elektroniskiem sensoriem, tiek mērīta radiatoru temperatūra un arī ir iespēja, kas parasti tiek izmantot, mērīt priekšpusē gaisa temperatūru. Ir ekrāns, uz kur ir nolasāms aktuālais uzskaitījums un papildus dažāda tehniska informācija. Rādījums ir iespējams dažādos veidos iegūt, neiekļūstot pie paša aparāta klāt, viņš ir spējīgs dažādos veidos pārraidīt pa bezvadu datu pārraidi. Vai tas ir likumīgi? Siltummaksas sadalītāju izmantošanu Eiropas Savienībā un šobrīd arī jau Latvijā mums nosaka standarts LVS CN 834-2001. Tas ir standarts, kur ir vispārējās visas prasības, kā ir viņam jābūt uzbūvētam šim aparātam, tātad pēc kādiem nosacījumiem, un kā viņš būtu vispār jāizmanto. Latvijā šobrīd likumdošanā ir ļoti sausi un skopi atrodams starp rindām, ja mums ir ministra kabineta noteikumi 999 un 1013, kur ir stāv rakstīts par siltumu, tātad norēķiniem, ja nav uzstādīti skaitītāji vai pakalpojums nav mērāms. Siltummaksas sadalītājs nav skaitītājs, viņš nav ministra kabineta noteikuma numur 40 sarakstā pie skaitītājiem, kuriem ir noteikts verificēšanas periodiskums, bet pakalpojums ir mērāms. Tātad, ja šie nosacījumi nav, tad ir jāsadala pēc apkurināmās platības, tātad, bet pakalpojums ir mērāms, tad mēs varam darīt savādāk. Un, kas ir vispār pamatā, tātad, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu dzīvokļu īpašnieki var paši noteikt mājā, kādā kārtībā viņi vēlās sadalīt savus iekšējos maksājumus, tātad izstrādāt kaut kādu saprātīgu metodiku un viņu pielietot. Tas ir patiesībā dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmums. Ļoti populārs jautājums ir, vai siltums ļaus uzstādīt skaitītāju. Jāsaprot ir, ka siltuma ražotājs piegādā namam siltumu, var teikt, līdz siltuma mezglam tipiski. Tajā vietā ir uzstādīts siltuma skaitītājs, kurā tiek izmērīts patēriņš megavatstundās, pēc tarifa apstiprinātā tiek aprēķināta summa, kuru siltums vēlas no visiem kopā, vai nu caur apsaimniekotāju, vai savādāk saņemt. Un, attiecīgi, kādā kārtībā iedzīvotāji savstarpēji izdomā sadalīt apkursa izmaksas pēc apkurināmās platības, pēc radiatoru lieluma vai vēl pēc kaut kā, tā ir viņu praktiski iekšējā problēma. Mazliet sarežģītāk ir tanīs gadījumos, ja ir tiešie norēķini par siltumu. Tātad nevis iedzīvotāji visi samaksā pārvaldniekam, apsaimniekotājiem savai biedrībai, bet maksā siltumam pa tiešo. Katram iedzīvotājiem ir līgums ar siltuma ražotāju. Tādā gadījumā, ieviešot šādas izmaiņas, viņiem tas viss ir draudzīgi jāsaskaņo ar siltuma ražotāju, jo siltuma ražotājiem turpmāk rēķini būs jāraksta viņiem saskaņā ar šo veikto aprēķinu un mērījumiem. Tiek siltuma ražotājs apgrūtināts. Tas tad ir mazliet sarežģītāk, protams. Vai skaitītāji var uzstādīt tikai savā dzīvoklī? Jā, skaitītāji var uzstādīt tikai savā dzīvoklī, bet tādā gadījumā, ja arī visi pārējie dzīvokļi aprīko savus radiatorus ar siltummaksas sadalītājiem. Vajadzētu vismaz kādus procentus 80 iesākumam aprīkot, un tad var sākt skaitīt. Ir svarīgi, lai no paša sākuma tiek apstiprināta pareiza izmaksu sadales metodika, kurā tiek noteikts, kādā kārtībā, kā rīkojās un aprēķina maksu tiem, kur ir atteikušies uzstādīt regulātorus, kuriem neko nevajag, viss tāpat ir labi. Tātad, jo nedrīkst pieļaut, ka viņi pēc tam maksā ievērojami mazāk nekā viena daļa, kas ieguldīja centās taupa, regulē skaita, tātad viņiem ir jāmaksā paaugstināta salīdzinoši maksa. Tas ir jāpēta, jāskatās metodikā, kā to pareizi piemērot. Ir dažādi veidi, kā var vidējais plus kaut kāds fiksēts procents vai vēl viltīgākas schēmas, bet viņām ir jābūt.
Pretējā gadījumā būs tā, ka iedzīvotāji investēja, uzlaboja apkuras sistēmu, ieguldīja skaitītājos, cenšas, un tas, kurš atteicās, tas varēs smieties, jo viņš varbūt maksās mazāk nekā 25 vai 30% nam iedzīvotāji, jo viņš lūk atteicās un neko neizdarīja. Tāpēc ir svarīgi, lai šī metode ir pareiza, lai viņa nevis sāk brūkt, bet lai viņa pamazām pievienojās pie uzskaites. Siltummaksas sadalītājs var uzstādīt uz jebkura radiatora. Tam ir noteikts tātad instrukcijas, kurā vietā viņš tiek uzstādīts, kādā veidā, kādā augstumā. Ja tie ir vecā tipa konvektori, tad gan gribētos, kaut arī teorētiski un tehniski tas ir izdarāms un pa laikam notiek, bet gribētos ieteikt viņus nomainīt pret kaut ko jaunu un savādāku, jo tur uzstādīt ir stipri dārgāk, sarežģītāk un nav tas tāds īpaši pateicīgs pasākums beigās nevienam. Siltummaksas sadalītājs ir nostiprināts pie siltķermeņa un mēra tātad viņa siltuma izstarojumu, cik viņš ir karsts. Bet vai radiators ir 40 cm vai metru garš, to, protams, kad tas nav redzams. Attiecīgi, aprīkošanas brīdī tiek mērīts radiators ļoti detalizēti, tiek aizpildīta speciāla anketa. Pēc šiem mērījumiem pēc tam tiek noteikts radiatora efektivitāte raksturojošs skaitlis, kurš ir ar ko tiek reizināts izmērītais patēriņš, kas ir redzams uz paša alokatora, lai būtu pareizi atspoguļots mērījums. Lai veiktu aprēķinus, ir jāsavāc dati par mērījumiem. Tātad, cik ir katram alokatoram uzskaitīts, ir dažādas iespējas. Maziem patērētājiem, teiksim, birojas biroja ēka ar 3 birojiem, var nolasīt no ekrāniem to, kas tur ir redzams, vispār nekādā datu savākšanas pasākumā neinvestējot. Ir sistēmas, kas ir tā kā Volkbai, garāmējoši, kur ēkā ierodas cilvēks ar portatīvu nolasīšanas iekārtu, izsteigā kāpiņtelpas, uztver savāds datus. Vai automātiskas sistēmas, kur ēkā ir uzstādīts stacionāra datu savākšanas iekārtas, kas pastāvīgi darbojas uztveršanas režīmā un uztver datus un tos uzglabā jau pie sevis, kas ir piemērotas tā kā jau lielākiem namiem un ar papildus iespēju šos datus automātiski, teiksim, caur internetu vai savādāk palīdzību izmantot aprēķinu veikšanai, neierodoties pie nama vispār. Tātad patēriņš tiek mērīts pastāvīgi mērot siltuma izstarojumu, un viņš visu laiku ir redzams uz ekrāna aktuālais mērījums. Atsevišķi alokatoru ražotāju modeļi, piemēram, šo te mērījumu pārraida reiz 4 stundās uz datu savācēju, kurš ir novietots kāpiņtelpā. Šī ražotāja datu savācēji ir vajadzīgi 5 stāvu namā uz vienu kāpiņtelpu, 1 gabals 3. stāvā. Uzstādītie datu savācēji savā starpā veido bezvadu datu pārraides tīklu, kur viņi apmainās ar informāciju, jebkurā datu savācējā ir visi mājas patēriņa dati. No datu savācējiem šie dati ir iegūstami pieslēdzot datu serverīti mājā, kādā drošā vietā, piemēram, siltummezglā, un caur internetu pieslēgumu tas tiek nodots jau apkalpojušam uzņēmumam automātiski uz centrālo serveri ir regulāra datu pārraide. Ar šādu sistēmu ir lielisks iespējas namu sekot līdzi, konfigurēt, restartēt sistēmu, ja ir kādi sistēmas darbības traucējumi, neierodoties namā. Mazākos namos mazliet vieglāk ir uzstādīt vienu no datu savācējiem ar iebūvētu GSM modemu. Tas ir mazliet vieglāk, jo, kā redzams, tā schēma nav vadu, nav papildus liekas kastes, bet tādā gadījumā praktiski ir tikai iegūstami patēriņa dati, bet, teiksim, iespējas veikt kādu sistēmas darbības pārbaudi vai profilaksi nav. Patēriņa sadalījuma aprēķins. Mēs atgriežamies un mēģinam iedomāties, ka šī varētu būt daudzdzīvokļu namas apkures sistēmas schēma. Tātad mums bija siltummezgls, guļvadi, pagrabstāvā, stāvvadi, siltķermenis kāpiņtelpā. Tātad tas viss sastāv no caurulēm, siltinātām, nesiltinātām. Tur ir kaut kāds siltuma izstarojums, kas tiek izmantots kāpiņtelpa apsildei, no stāvvadiem saņem siltumu dzīvokļi. Un šo daļu neviens ietekmēt nevar arī pēc tam, kad viņam ir regulators uzstādīts. Tas ir atkarīgs no ārgaisa temperatūras, būvkonstrukciju stāvokļa un siltummezgla ieregulējuma.
Un ir radiatori, kurus katrs var regulēt. Patēriņš var būt liels, varbūt nekāds. Šo patēriņu mēs varam izmērīt ar siltummaksas sadalītāju. Attiecīgi, arī apkuras izmaksas tiek dalītas divās daļās. Tas, kas ir izmērīts pēc siltķermeņiem, un tā daļa, kas ir šie koplietošanas un stāvadu siltuma patēriņš, ko katram individuāli izmērīt nav iespējams, kurš ir uz visu namu, paliek kopīgs. Par šo dalījumu ir ļoti interesanti. Ir dažādas prakses, kāds viņš tiek piemērots. Piemēram, populāri ir 70% pēc siltķermeņiem, 30% sadalīt pēc šiem stāvadiem un visam pārējiem. Diemžēl prakse rāda, ka siltinātos namos ir tik silts, ka no šiem stāvadiem tiek saņemts tik daudz, un ka varbūt šī apkurs sistēma ir mazliet pa karstu, vai nevar viņu nogriezt vēsāku dēļ tā, kā kādam stūrī tomēr ir par augstu, un rezultātā ļoti daudz dzīvokļu vispār negriež vaļā radiators. Viņi sēž ar visu nogrieztu, čīkst, pat tad, ja viņam ir saskaitīti tur 20 centīmi uz radiatoru, viņi zvana un čīkst, kāpēc man ir kaut kas saskaitīts, man bija viss nogriezts. Un pie šādas masveida radiatoru neizmantošanas veidojas situācija, kad īpaši kādā pavasara rudens mēnesī, piemēram, ar skaitļiem būs vieglāk. Paņemsim siltinātu 3 kāpiņu telpu, 5 stāvu mājiņu, apkurs izmaksas kaut kādi 600 lati uz 45 dzīvokļiem. Ja mēs viņu dalām 70 un 30% šos 600 latus, attiecīgi 70% mēs sadalīsim pēc radiatoru rādu, pēc tā, kas ir izmērīts radiatoros. Bet ja radiatori visiem bija aizgriezti, un tikai dažiem, piemēram, 10, kaut kāds pirmais stāvs, stūri, kāda ģimene ar maziem bērniem mājās, 10 dzīvokļi lietoja radiatorus. Tad neiedziļinoties, cik kurš lietoja šos 70%, 420 latus izdalot uz 10 dzīvokļiem, tātad šie 10 dzīvokļi maksās 42 latus pēc siltuma, ko ir saņēmuši par izmērīto radiatoros. Pēc apkurināmās platības 30%, kas tiks sadalīti, šie pastāvīgā izmaksu daļa, tie būs 180 lati uz 45 dzīvokļiem visiem kopā. Tie būs 4 lati. Tātad tie, kuriem viss bija nogriezts, maksās 4 latus pavasara mēnesī par apkuri, un tie, kur bija tie lietotāji daži, tie maksās 4, tā kā visi par to, ko viņi saņēma no stāvadiem un kāpiņu telpu, un 42 vidēji pēc radiatoriem. Tur acīm redzami, kaut kas vairs nav kārtībā. Viņi pirmkārt ļoti neapmierināti paliek tiem, kuriem bija 40 pāri, teiksim, 10 reizes lielāka maksa. Un tādēļ tiek piemērots dinamisks dalījums, kur šis dalījums tiek mainīts sezonas laikā, tieši novērtējot kopējā patēriņa attiecību pret to, cik ir no radiatoriem patērējuši. Tātad, ja visi sirsnīgi lietojuši radiatorus, viss ir kārtībā, viņiem var būt tur 70, 30, 60, 40. Tad, kad ir siltinātā namā viss nogriezts, ekstrēmākie piemēri ir 10 un 90. Tādi ir gadījumi arī bijuši. Un tātad šos pašus skaitļus sadalot 20 pēc alokatoriem un 80 pēc apkurināmās platības, tātad visi maksās 10,66, tie, kur kaut ko lietoja, 12 vēl klāt. Viņš tāds izskatās jau ticami un saprātīgi. Tātad atšķirība 2 reizes, plus mīnus pie šāda te dalījuma, tas pasākums būs tātad dzīvot spējīgs, visdrīzāk tautas balss un bez tabū neieradīsies, viss būs kārtībā. Kopējās izmaksas vēl aizvien tiek noteiktas pagrabā siltummezglā ar ievadu siltumskaitītāju. Tur tiek atrēķinātas nost karstā ūdens uzsildīšanas un cirkulācijas izmaksas un paliek summa, kas ir jāsadala pēc tātad apkurei, pēc uzskaites. Tiek savākti dati, novērtēti, vai viss ir kārtībā un veikts maksas aprēķins. Šāds izskatās ikmēneša aprēķina pārskats, ko saņem katrs patērētājs. Tas ir ļoti skaists un informatīvs tāds atklāts papīrs. Šeit ir redzams kopējās apkuras izmaksas namam. Dalījums šajā piemērā ir 60 pēc radiatoriem, 40 paliek pastāvīgā daļa. Un šeit apakšā ir redzams, cik ir patēriņš tātad katrā istabā pēc katra radiatora, cik ir bijuši rādījumi, kurus var salīdzināt uz ekrāna, ka viņi atbilst, radiatoru novērtējuma faktors, kas atspoguļo, cik liels radiators bija,
un kopā aprēķināts, piemēram, 711 iedaļas. Tā tiek saskaitīts viss nams, visam namām kopā bija 18,000 iedaļu, izdalot 60% no summas ar 18,000, sanāk, ka viena iedaļa viņiem maksāja 4 centīmi, reiz 711 šīs iedaļas ir 27,60 patēriņš izmērītais, aprēķinātais pēc radiatoriem. Un savukārt 40% tiek dalīti proporcionāli apkurināmai platībai, var teikt, kā iepriekš, kas 75 kvadrātmetru dzīvoklī veido 17,25. Šādu aprēķinu saņem katrs iedzīvotājs katru mēnesi. Tad, ja viņiem ir jautājumi, viņi zvana tam, kurš ir veicis šo aprēķinu, viņi var salīdzināt, ja iepazīties, viņiem zūd tā sajūta, ka viņas kāds māna. Viņi saprot, par ko viņi maksā. Kā arī nama pārvaldnieks saņem grafiski atspoguļota nama modeli, kur ir redzams patēriņa izvietojums pa dzīvokļiem. Sarkanais nozīmē virs vidējā patēriņa, dzeltenais vidējais, zaļais ir zem vidējā patēriņa. Lūk, arī pat šajā piemērā ir redzamas dažas īpatnības, par kurām mēs turpināsim. Ja tā mazliet godīgi ieskatās, ārējais perimetrs ir tāds drusku sarkanāks nekā vidus. Šis nams ir siltināts, bet tik un tā tas ir redzams. Tātad, es ilgi domāju, kā nosaukt. Es nosaucu, ka tā ir šīs uzskaitas izmantošanas sarežģītā puse. Tātad ir novērojama patēriņa atšķirība atkarībā no dzīvokļa izvietojuma namā. Ārkārtīgi izteiktas, protams, ir nesiltinātos namos. Tur gala sienas, pirmais stāvs ziemeļi, tur ir patēriņš ievērojami lielāks. Bet arī siltinātos namos it kā vajadzētu siltināšanai to novērst, bet tomēr tas ir stipri jūtams, ka gala sienas pēdējie pirmie stāvi patēriņš ir lielāks nekā tiem, kas atrodas pa vidu un pa vidu. Attiecīgi ir svarīgi to laicīgi saprast, ka tas var būt nepieciešams nesiltinātos namos viennozīmīgi, ka būtu jāizstrādā koeficienti, kas salīdzina robežojošo konstrukciju platību vai savādāk, bet sistēma, kura kompensē tātad dzīvokļu izvietojumu. Pretējā gadījumā var tā iekrist, kad, teiksim, siltinātā mājā kāds 5. stāva stūris vai 1. stāva ziemeļu stūris maksās vairāk par apkuri pastāvīgi nekā pirms renovācijas. Arī uz šādiem namiem pēc tam brauc bez tabū. Šādi piemēri bija Jelgavā un vēl šur tur, īpaši pie 70-30 dalījuma. Tur tie skaitļi sanāk ļoti fantastiski. Papildus risks ir pārmērīga ekonomija. Īpaši nesiltinātos namos, ja visu nogriež, tur būs tiešām augsts, cietīs kaimiņi, ārsienas var caursalt, siltinātos namos cilvēki vienkārši nevēdina. Tas ir nākamais, tātad, ja pirms tam mēs dzīvojām šķūnī, un mums nevajadzēja vairākas reizes dienā vēdināt, kad nams ir renovēts un siltināts, un tur nav nekāda piespiedu vēdināšanas caurumiņu, ir jāveic vēdināšana. Aiz skopuma vai nezināšanas nevēdinot, tātad telpā paaugstinās mitrums, veidojās pelējums, tas ir diezgan bīstami. Ir atkal svarīgi atgriezties pie metodikas, jo ar siltumu ir interesanti. Mēs daudz dzīvokļu namā ar viņu neko nevaram izdarīt vienkārši. Mēs nevaram izmērīt šādā sēriju veidu kastītē un likt katram maksāt tieši tik, cik viņam ir izmērīts, jo parādās problēmas ar gala un stūra dzīvokļiem, kuriem šīs izmaksas ārkārtīgi pieaugs. Mēs nevaram īsti atslēgt nemaksātāju, jo uzreiz viņa kaimiņiem viņi cietīs, viņam var tātad caursalt dzīvoklī, varbūt pat ūdensvats sasalt teorētiski kādos caurākos namos. Tādēļ ir svarīgi, lai nebūtu, tiksim, motivācija ekonomēt arī pārmērīgi, lai ir saprātīgs, tātad lietojam siltumu tur no 16 līdz 23 un saprātīgi vēdinam. Tas ir diezgan grūti. Dažreiz izvēlas meklē vienmēr lētāko risinājumu un ievieš uzskaitas sistēmu, un kaut kā nebūtu kāds mēģina pats tikt galā ar aprēķinu veikšanu, ar šo metodas izvēlēšanos, kādā veidā dalīt izmaksas, cik šie procenti būs tā vai tā. Šo metodi izvēloties nepareizi vai procesā redzot, ka kaut kas nav labi, to nesaprotot un izvēloties nepareizi, arī notiek
nevēlamas sekas. Šīs izmaksas tiek sadalītas neatbilstoši. Un siltināšana no iekšpuses. Tātad katram parādās vēlme ietaupīt, un viņš no iekšpuses sāk siltināt. Ļoti bieži tas atstāja negatīvas sekas, bet to var atstāt varbūt kādam citam pasākumam, kāpēc. Kas ir labi? Tātad ir individuāls ietaupījums, tātad katrs var ietaupīt jau pats par sevi, domāt, cik viņš ietaupa pēc šādas sistēmas ieviešanas. Jāatcerās gan, ka daži maksās varbūt pat vairāk. Nevar visiem solīt, ka visi ietaupīs. Bet kopā tipiski 15 līdz 30%. Un kas ir ļoti būtiski, tad, ka vairs nav šī problēma, kad viens tur augšā 4. stāvā ar lielo radiatoru un vaļā logu iztērē siltumu, kurš bija vajadzīgs arī 3., 2. un 1. stāvam. Šī problēma pazūd. Siltumu sāk lietot saprātīgi un īpaši 9 stāvu namos 1. stāvu iedzīvotājiem pieaug ievērojami komforts. Viņi saņem siltumu, kur viņi līdz šim vienkārši nesaņēma. Paldies! Paldies! Ir viens Twitter jautājums. Kāda alokātora izmantošanas dinamika Vācijā pēdējos 5 gados? Nevarēšu komentēt. Latvijā lēns pieaugums. Jūs tas mums forši agitējat, bet it kā vajadzētu uzkāpt otrais uz tiem pašiem grābekliem. Mums bija ūdens skaitītāji ievesti, ja kā mēs rīkosimies ar zudumiem, siltumā. Nu kā nebūs? Rīgas siltums skaitītājs un kopējais savāksmes vienalga starpība kaut kāda. Nu kā nebūs? Es atvainojos, varbūt paldies, bet es atbildēšu varbūt. Ar visiem trūkumiem arī šobrīd ūdens uzskaite ir devusi rezultātus un kopējie patēriņi ir ievērojami samazinājušies. Pirmkārt, dalot siltumu maksu pēc siltumu maksas sadalītājiem tiek veikts proporcionāls sadalījums. Tātad mēs ņemam nama kopējo apkursa izmaksu summu 600 latus, teiksim, 300 lati tiek sadalīti pēc apkurināmās platības un otra 300 proporcionāli šiem rādījumiem. Un nav starpības, jo siltuma maksas sadalītājs nav skaitītājs. Un kilovatstundas vai megavatstundas neskaita, lai jums būtu ko tad sasumēt un saskaitīt. Man tāds jautājums. Jūs sakat, jums tās bezvadu sistēmas. Kāda tur kaut kāda drošība, vai tur kāds kaimiņš nevar kaut ko pieslēgties, un kā saka, vispār nojaukt to sistēmu pēkšņi mēneša beigās šomēnes? Kaut kāda aizsardzība, kā saka, tiem bezvadutiem, kā saka, nolasītājiem visiem. Lai jūs pieslēgtos datu nolasīšanas sistēmai par radio kanālu, jums būtu jāzina sistēmas parole, lai jūs varētu pieslēgties. Un pat jūs zināsiet paroli un pieslēgsieties, jūs nevarat tā sistēma, tie dati, viņi tiek savākt, un jūs varat ļaunākajā gadījumā visu iznīcināt, un tad nodzēst, mēģināt restartēt, bet jūs pēc dienas šie dati atkal būs pieejami. Jā. Un tad vēl tāds, bet, kā saka man, tā, kā saka, rodas gandrīz tāds jautājums, ja jūs tik un tā baigi rēķināt ar tiem kaut kādiem it kā visādiem koeficientiem un šādām lietām, ja, tā jau gandrīz vai iznāk, ka tāpatās, kā saka, mājā mēs varam izstrādāt savu metodiku, kad maksājam pēc tā visa skaitītāja un, piemēram, kā saka, 5. stāvu un, kā saka, māju tur tie galu dzīvokļiem kaut kādu, tur kaut kādu koeficientu maksājam drusku mazāk viņi un viss, un, kā saka, izdalam tādā veidā gandrīz. Un tad it kā jums nav, jo jūs sakat, visādi koeficienti, tad tur jāpielieto gan tāds būtu, lai, kā saka, beigās nav, kā saka, kādi apkrāpti, kā, lai nav par daudz jāmaksā. Es nesapratu jūsu domu, es atvainojos. Nē, jautājums bija, ka vai vajag likt kaut ko, var izrēķināt bez visa tā, bez alokātoriem. Vienkārši māja vienojas, ka gals maksās mazāk ar kaut kādu koeficientu, tur 1. stāvs mazāk nekā 5. Tāda bija klienta jautājums. Bet kur būs jēga? Mērķis ir sadalīt izmaksas taisnīgi, balstoties uz to, kurš saņēmāt. Man būs jāsaka pārtraukumā.
Jebkurā gadījumā laiks mums ir limitēts. Pēteris nekur neaizies, un jautājums viņam varēs uzdot pēc semināra, jo mums vēl ir viens runātājs. Bet pēdējais jautājums. Nenoņemiet vēl mikrofonu. Sakiet, lūdzu, ja tā ir viencauruļu sistēma un ir uzlikts šis te regulators, kā jūs parādījāt, tad aizgriežot ciet, es nogriežu arī, teiksim, caurējošo siltumplūsmu. Nē. Bet tas jautājums ir, ja tādā gadījumā, ja šuns stāv, jeb tā mazā caurulīte, Protams, pirms tam, ir jābūt vai tādējādi aizgriežot aviatoru, teiksim, visu aizgriež šo radiatoru, nesamazinās šī te caurplūdumība, jo šis te šuns taču ir ar mazāku diametru nekā parastās caurules uz radiatoru aizjošās. Apvadlīnijas diametrs tiek aprēķināts parasti tāds, lai viņš nodrošinātu stāvvadam nepieciešamo plūsmu pēc uz šī stāvvada pievienoto radiatoru siltums slodzes. Otrkārt, katrs, kurš aizgriež, viņš tātad šī temperatūra pie viņa mazāk nokrītās, un jūs saņemat augstākas temperatūras siltumnesēju. Bet jebkurā gadījumā apvadlīnijas diametrs ir tāds, ka viss ir pilnībā noslēgts, jūs saņemsiet pirmajā stāvā pietiekošu plūsmu.